Bija Ādams, kas bija tas otrs Džeks? Nē, nebija Džeks, bija sieviete. Richard nebija divi Džeki sākumā. Nebija Ādams un Ādams. Tas ir burtiski viss, ko viņi saka tajos mītiņos. Labi, pret partneru attiecību likumu. Nebija Ādams un Ādams, bija Ādams un Ieva. Ādams un Ieva biteniece. Biteniece. Jā, tā, kurai tas podcasts. Tas podcasts E-Frequency podcasts, kur mēs bijām ciemos pie Ievas un Martas. Un viņas mums uzdeva dažādas jautājumus, un mums likās, ka tā ir riktīgi forša saruna. Ievu mēs pazīstam jau kādu laiku, un es un tu mēs kaut kādā ziņā palīdzējām viņai uzsākt pirms gada viņas podcastu, un tagad mēs bijām ciemos. Mums likās ļoti forša sērija, tāpēc arī viņa būs šeit, un jūs varēsiet redzēt un dzirdēt mūsu feedā, bet noteikti aiziet, iečkojiet arī citas sērijas no E-Frequency podkāsta. Jā, cerams, ka jums patiks. Kas vēl bija? Ko ņēma to apelsīnu? Nē, tas bija ābols, Richard. Tas viss ir, tu sajauc visu par šo stāstu. Kāpēc man liekas, ka viņi kaut ko mizo? Nē, varbūt viņi mizoja to ābolu. Zini, man garšo mizots ābols riktīgi daudz labāk. Man patīk, ka viņi sagriež čelites un nomizot. Tas ir vienīgais veids, kā es vispār ēdu ābolu. Jā, jo ābolu arī var nomizot. Man liekas, tikai apelsīnu mizo. Šis ir E-Frequency podcasts. Man sauc Ieva Biteniece, un es esmu podkasta vadītāja. Es lasu 2 grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem life hacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formalitātes un ar daudz smiekliem. Es domāju, es varu vispār sevi. Pagriez man skaļāk. Kur tas 2, jā? Tā labi, rekur. Tā. Oi, nē, tas ir par traku. Ai, bet tieši laikā šārbas labi. Un tad sajūt, ka es izklausījos pēc tā CS karaktera, kurš flagbomb vai ko viņš tur teica. Viņš tāds pārblēts vienmēr. 1. Es pazudu. Mums ir mikrofoni, kuri ņem tikai taisni runājot. Viņam tieši tādi paši ir. 1. Tā, kad tu pirki šos mikrofonus, tur nebija jau kaut kāds jaunāks modelis iznācis? 1. Ne, joprojām tas pats. Samsungs, vai kā viņš sauc? Jā, Samsungs. Samsungs neattīstās. Viņš nav tā kā iPhones. Katru gadu jauns mikrofons. Bet šis vēl projām skaitās. Joprojām kvotējās? Jo es kā mēs sapratām, es šodien neesmu producents. Tu tur tik skaisti 18. vai 17. gadā. Tev arī vajag zemāk paņemt. Es nezinu. Tev vispār ir tāds pa milimetru to rimbolīt. Šodien šādi runājam. Es zinu, ka, jā. Nē, es sev pagriezīšu klusāk labāk. Es negribu runāt. Tu vari mani atstāt tādā pašā skaļumā, kā es runāju, bet man austiņas skaļāk? Nē, mums visiem vienāda austiņas. Labi, tu runāji bet austiņas mums šeit var pagriezt skaļāk visiem. Nē, viss kārtībā. Tas ir labs, tas ir labāks nekā man ir. Kāds tev ir? Smuks ir tāds tā kā zvaigznīte. Nē, man arī ir uz 2. Šis ir ekstrēms. Es brīnos, ka viņš strādā. Kur tu viņu pasūtīji? Amazonā. Es vienkārši ierakstīju, es laikam 4 meklēju, un tad viņš iedeva 5 bija tāds. Kas tev jāraksta, lai šito atrastu? Adapter for hairphones. Star-shaped adapter. Star-shaped adapter black. For 4 headphones. Patrick from SpongeBob-shaped adapter. Es Robertu nedzirdu. Nu, vāc! 1. Es esmu bišķiņ 1, 2, 3. Te vajag reāli, tā kā pa mazu rimbolīt. 1. Nu, ir labāk? Vai tā? Tagad ir labāk, jā. Nu, Esiet sveicināti, mīļie klausītāji un skatītāji. Šodien mums ir īpaša diena, un ar mums kopā šodien arī ļoti īpaši viesi, par ko ļoti priecājamies. Un, jums ir duetam nosaukums, es arī kas tā pārļauts. Mēs esam balstīti uz patiesiem notikumiem podcasts. Bet es domāju, duets tā kā tranzīts vai... Mēs esam atnākuši reklamēt mūsu podcastu. Jā, balstīti uz patiesiem notikumiem. Paldies, ar šo beidzam. Paldies, ka atnācāt. Bet tas, ko mēs šodien... Tu gribēji pabeigt, tu teici, un pabeidz. Šodien E-Frequency svin savu pirmo dzimšanas dienu.
Apsveicam, un 1 gads ir pelnījis salūtu. Lūdzu. Tam mums nesagāja. Nesanāca naudiņas, bet mēs... Petardas, iedomājieties, jūs ienest šeit. Bet varbūt, Robert, tu vari mazliet ieskicēt, kā tas viss sākās. Jo tu man šķiet biji pie nabas saites arī. Viņi vada šodien šo lietu. Tu biji pie tās, kaut kur tavā galā sākās. Manā galā sākās. Pavisam, bet es zinu, ka Roberts kaut kā esot asistējis. Nu labi, pagaidi, tad pirms mēs dodam dāvanas ir stāsts. Dāvanas? Jā. Oh my God. Fancy. Ieva. Okay, es jau sen esmu gribējis podcastu, pirms tam man bija projekts podcasts, un mēs ar vienu tādu USB mikrofonu viņu ierakstījām vairāk cilvēki. Nebija nekas jautrs. Un tad es gribēju kaut ko interesantāku, bet es nezināju, ko, un es ierakstīju Instagramā, un Roberts uzrakstīja, hei, es tev palīdzēšu. Un tā, jā, paldies. Un tad mēs pirmo podcastu ierakstījām vienkārši domājot, kas būs šis podcasts pie jums mājās. Un jūs man palīdzējāt ar aparatūru, ar iedvesmu, ar atbalstu. Man ļoti patika jūsu epizode toreiz. Tas bija, es tā smējos līdz asarām. Es viņu neatceros, būs laikam jānoklausās. Jūs dziedājāt, ļoti patika. Tad šodien arī jādzied. Es biju sintezators. Es atceros, ka es biju pačurāt, un es gāju atpakaļ uz savu istabu, un es dzirdēju, ka jūs runājaties, un man bija tāds, cik ilgi var runāt? Cik ilgi tas podcasts? Un man liekas, ka izrādās beigās bija tā, ka es viņam jautāju, kā gāja podkāstā. Viņš teica, ka jūs vēl runājāties vienkārši pēc podkāstu ierakstīšanas. Un tas izskaidroja, kāpēc jūs tur runājāt 5 stundas. Mēs arī ilgi likāmies, jūs mācījos. Jo es biju greizsirdīgs. Bet tu vairākas reizes ienāc iekšā. Es to izdarīju, jā? Jā. Es izklausās pēc manis, jā. Izklausās pēc kontroles. Varbūt es gribēju paskatīties, ko tieši jūs un kā darat. Vai viņš nedara ar tevi kaut ko citādāk, kā viņš ar mani nedara. Jo es ar viņu pirmais sāku ierakstīt podkāstu, un kaut kādā ziņā tas man mazliet uztrauca. Jā, greizsirdība mazliet. Un tā, jā. Rihards bija greizsirdīgs, pēc tam viņš mani konfrontēja mūsu podkāstā ar šo. Bet viss ir apsēties kārtībā, viss ir izdevies. Un jūs abi bijāt vieni no pirmajiem viesiem, un arī tajā vakarā bija Marģers iekšā tajā dzīvoklī, randamā, un viņš arī teica, es arī atnākušu uz podcastu un palīdzēšu tev tā kā. Tā nokomplektējām tev pirmās sērijas. Tā kā paldies jums. Un skaties tagad, cik sērijas ir šim podkastam. Šis ir jautājums. Jo šis iznāks decembra vidū, un tad jau būs tā kā 40, plus ir kaut kādi pa vidu citi raidījumi. Un varbūt kaut kādi 45 ir ierakstīti, plus no jaunā gada zem šī būs 3 jauni raidījumi, ko es nevadīšu. Iedomājieties, kā tas attīstās. Mums būs kopā 5 raidījumi zem Frequency. Ok, TV3. Tas ir tā kā meitas podcasts. Wow. Vai kāds no šiem podkāstiem būs kādai no dejotājām? Nē. Bet viens būs par seksu. Wow. Un kāpēc tu nevadīsi? Kāpēc? Es saprotu. Kāpēc tu tur nepiedalīsies? Tu vadīsi profesionālu attiecību. Profesionāls sekseris? Profesionāls. Es zinu, tie profesionālie sekseri jau ir dzirdēti. Vai kādam neprofesionālim parastam no ielas. Viņai ir tāda ideja, kad viņa runās ar parastiem cilvēkiem un par viņu gultas lietām. Ok. Jūs varat nākt kā viesi. Viņš pats meklē tos viesus. Viņa arī pati meklē tos viesus. Jūs gribat pieteikties? Divatā. Es nezinu, vai es Robertam ļaušu iet vēlreiz. Mums vēl nav bijis seks, tāpēc es nezinu. Vai mēs divatā varam nākt? Bet do it for the podcast. Mums vajag kaut ko par ko parunāt, Richard. Podcasts jau ir rīt. Jā. Nākamajā epizodē parunāsim par to, kas notiek, ja 2 podkāsteri, kuriem bijušas parastas attiecības, nodarbojas ar seksu. Kā iepāriet nākamajā līmenī? Kā tas ietekmē nākamās podkāstu epizodes? Bet es klausījos tieši vakar vienu podcastu par cilvēku seksualitāti, kad neviens nav 100% heteroseksuāls. Un neviens nav 100% homoseksuāls. Man Roberts arī par šito mācīja. Viņš teica, jo tu vairāk esi homofobs, jo vairāk tu apspiedi savu seksualitāti. Jā, tieši to gejisko seksualitāti. Un man likās, tas ir ļoti labs points. Es aizmirsu, kā viņš viņu paskaidroja. Bet man likās, jā, tā ir patiesība. Mēs sākām runāt par podkāstu sākumu, kā izveidojās šis podkāsts. Kurā brīdī tu izdomāji, ka tev tāds, es iešu šajā flangā? Jā, kurā brīdī tev tāds mums vajag seksa podkāsts?
Aizķērās. Man bija viesi, tā meitene. Jā. Un vienkārši viņa tā kā uzsprāga tā epizode, un mums bija tāds, varbūt varētu podkāstu par šo tēmu. Nē, jā, sex sells. Tas ir tā kā Call Her Daddy, tikai latviešu versija. Pasaulē viens no populārākajiem. Arī Spotify jāiet, jā. Jā. Arī tiks pārdots Spotify. Man ir pēkšņi 20 miljoniem. Kā tur? Es neesmu eksperts, nekad neesmu dzirdējis laikam veselu epizodu Call Her Daddy. Bet tur, Ančēt, tā veiksmes atslēga bija salīdzinoši tā, ka viena no viņām traki montēja to pašu podkāstu, ko personīgi mēs nedaram. Un viņi vienkārši tam piegāja kā tādam vlogam, vienkārši tā kā cik vienā ļoti tu izgriez visu lieko un atstāja rīktīgi gaļu iekšā. Cik ne... Līdz ar to cik daudz darba. Ļoti daudz darba, bet tas ir tā iemesls arī, kāpēc viņš tā uzsprāga. Bet viņiem komanda, bet tur no sākuma nebija. Sākumā bija tādas divas meitenes, tad viņas nopirka šis Barstool Sports, un tad viņiem bija drāma, jo viņām nepatikt savi līgumi, tad viena meitene aizgāja, tad tur bija vēl drāma, un tagad es nezinu, kā viss ir beidzies. Nu, tagad tas vienai meitenei pieder, un tur intervē slavenības, un nav vairs nekas tāds spicy. Tā ir. Ar kaut ko tu sāc, tu kļūsti slavens, un kā tu kļūsti slavens, tu sāc darīt kaut ko citu. Un tad visiem tāds, ko tu dari? Jā, taisnība, visi iet zlai. Tāpēc mūsu novēlējums ir, lai šis podcasts nekad nekļūst populārs. Paldies! Novēlējums nākamajam gadam. Paldies. Te nu mēs esam šodienā pāris 10 epizožu vēlāk. Man bija jautājums jums abām, ja jums būtu 20 miljoni par šo podkāstu, jūs viņu pārdotu Spotify'am, ko jūs darītu to naudiņu? Saceltu māju, nopirktu mašīnu. Ok, kādu māju, kur? Berģos mājas celtu. Man kaimiņos. Cik izstādes? Cik virs 50? Man tieši kaimiņi nomira. Tur tagad brīva māja. Ļoti labi. Izsaglīts jūtīs. Es nezinu, atkal mēs smējamies pa nāpnē. Nav smieklīgi, bet ir iespēja, ir opcija. Ir opcija, un tā ir ļoti laba opcija, jo tur nopirkt to zemes gabalu un uzbūvēt savu lielāku māju. Tieši tā. Spotify lūdzu 20 miljonus studijās šobrīd. Paldies. Tev būtu ļoti jāpacenšās, lai būtu lielāka nekā man. Es jau cenšos. Man pirmā doma bija par 20 miljoniem. Es ceļotu ļoti daudz un ieguldītu tādā kā jaunā studijā un iekārtotu vismaz 15 miljonus, ja es ieguldītu atpakaļ uzņēmumā un veidotu 15 miljonus? Jā. Tu nopirki studiju par 15 miljoniem. Nē, tā kā telpas, tā kā uzbūvētu māju. Tu uzbūvētu podcastu studiju. Nebūtu tava māja. Nerunāju par podcastu studiju, bet tur būtu gan deju studija, gan podcastu studija, gan mēģa telpa, gan izstādes telpa, gan koncerta telpa, ierakstu studija. Wow. Man šķiet, ka tur vajag vairāk nekā 15 miljonus. Bet, Ko? Vai šī ir jauna krūzīte? Man nolīpa ikļa un apakšs vienkārši domāju. Nebeidzot, tas vienkārši noticis pēc kādām 5 mazgāšanas reizēm. Nu tā, ko jūs darīt ar 20 miljoniem? Tu atbildi pirmais. Nē, tu pirmais atbildi. Es uzbūvētu droši vien podcastu studiju. Es uzbūvēju tādu, kur ir milzīgs, mēs esam milzīgā tā kā bērnu tajā spēļu uzpušamajā pilī. Un, principā, es uzbūvēju tik garu slaidu, slidināmo to, kā to sauc? Slidkalniņu. Jā. Slidkalniņu. Šals nekad nav bijis parciņā. Es gribu bērnībā jāstrādā, jo viņš nezina, kā es esmu slidkalniņš. Ja man būtu 20 miljoni, es beidzot būtu parciņā, man būtu pašam savs parciņš. Un es vienkārši uztaisīju tik garu to slidkalniņu tajā uzpušamajā pilī,
lai mūs var filmēt, mēs varam stundu garu podkāstu ierakstīt slidinoties. Tā kā lazy slidkalniņš. Wow! Nevis lazy river. Tā kā slow motionā jūs slīdētu tur lejā. Viņš būtu, mēs slīdētu normālā ātrumā, viņš būtu tik garš, ka vienkārši paiet stunda, kamēr mēs tiekam no augšas līdz apakšai un ar milzīgu zoomu lēcu mums sako līdzi. Varbūt ir tāds fizikas likums, ka viņš slēg tā kā iet papli. Bet jums vajag jums vajag garāku slidkalniņš. Tas nedara, tāpēc, ka jūsu epizodes ir aptuveni 2 stundas. Nāksies nogriezt. Īsināsim, tāpēc, ka, godīgi sakot, kas tu tur notiek tāpat te 2. stundā, tas viss ir. Jā. Arī forši, ka deadlines, tas tā kā loading screens. Tu laiku redzi, kur mēs atrodamies slidkalniņā. Drīz būs. Es savu naudu tērētu tā, ka es nolīgtu apmēram 40 cilvēkus, kas ir ļoti labi tajā, ko viņi dara. Man, piemēram, būtu viens cilvēks, kurš man skaidro bez nekāda bājas par to, kas notiek politikā. Un tad man vienmēr ir viens cilvēks pretim viņam, kurš tā kā oponē viņam un visu laiku ir tā kā devils advokāts un saka, ka viņš ir lohs. Un lai man ir abi viedokļi. Tad man būtu viens uzturs speciālists, man būtu viens komiķis, kurš man rakstīja. Tā kā katrā lietā man būtu viens cilvēks, kurš strādā pie manu well-being, tad man būtu viens cilvēks, kurš man arī saka komplimentus visu laiku. Tad man būtu 30 cilvēki, kas strādā pie manis, ar mani, lai realizētu visu, kas man ienāk prātā. Labi, un kas notiks tad, kad tev beigsies nauda un tu viņiem nevarēsi samaksāt? Es tur tāpēc lietu 20 miljoni baigi ātri nebeigsies. Un, ja man ir tāda iespēja, es ļoti ātri varu nopelnīt vēl naudu. Jā, noteikti viens būtu, kas palīdz investēt. Nē, to es atlaižu. Es pats zinu, kur investēt. Kurš ir gudrāks par mani? Rihards zaudēja visu gadu, visu 6 mēnešu laikā visu naudu, investējot viņu apšaubāmos kripto. Klau, zini, tradings prasa 21 miljonu, lai tu viņu iemācies. Tev jāsākumā jāpapiež 20 miljoni. Un tad pēc 21. tu beidzot iemācies. Rihard, tev ir tikai 20 miljoni. tu sajauci ciparu. Hei, tad man paliks vēl miljons. Tev nebūs miljons. Tev būs mīnus. Tu sajauci summu, tu iztērēji visu, Rihard, tev ir 0. Labi, bet tu beidzot māki treidot. Jā, bet tev ir 0. Pastrādāšu McDonaldā un sākšu ar 100. Ja tu māki treidot, tas ir burtiski, ka tev kokā auga nauda. Vienkārši tam ir lēnāks process. Un daudz jāstrādā pie tā. Jābūt ļoti gudram un visu laiku jāčko. Jā. Jā, tas kā laistīt koku. Bet iedomājieties, ja es nopērku māju, uzbūvēju māju, tādu, kādu es gribu. Es nopērku mašīnu, man tik daudz vēl paliek īstenībā. Jā. Atkarīgs kādu māju. Jā, bet ne jau par 20 miljoniem. Es uzbūvēju jauniešu centru. Un es pati tur strādātu. Ar jauniešiem. Kāpēc tu gribi, ko tev jaunieši nodarīja? Kāpēc tu gribētu jauniešiem strādāt? Tas ir labu nodomu. Tā viss saka sākumā. Jā. Palīdzēt ātrāk ieraudzīt savu potenciālu, man liekas, jauniešiem un ātrāk sākt strādāt pie kaut kādām savām lietām. Tāds. Līdzīgi, tu būvētu studiju, kur ir visas studijas. Studija ar visām studijām. Kur iet arī jaunieši. Man būtu tikai jauniešu māja. Man būtu 18+. Bet tur arī būtu visādas istabas. Jā. Ko? Kāda vecumā jaunieši tev uzrunā? Kāda jaunieši tev patīk? Kādā vecumā? Ņemot vērā to, ka manam, piemēram, brālim tagad ir 15 gadi, viņš ir diezgan sakarīgs cilvēks izaudzis šobrīd. Es teiktu no kāda 14 gadi līdz 18. Marta, es dzirdu, ka tu visu laiku aiztiec mikrofonu. Jā. Austiņās. No 14 līdz 18. Un tad viņiem palīdzētu tajā, ja es eju uz to māju un man ir, piemēram, 15 gadi, tu man tur sagaidi, un tad ir kaut kādas aktivitātes, ko es tur varu darīt. Jā, izspēlējam, tu ienāc tajā mājā. Okay. 15 gadi. Okay. Sveiki, man vajag čurāt. Mieru, tikai mieru. Tolete pa labi. Pēc 5-10 minūtēm. Paldies. Paldies, ka atļāvāt. Lūdzu. Jums ir ļoti dārga tolete. Tā ir, jā. Tiešām iespaidīgi. Kas te par bizoņu? Tā ir kaut kāda skola? Šī ir jauniešu māja. Jauniešu māja. Izskatās, ka tev patīk. Man patīk jaunieši. Jā,
Jā, es te varu tā kā palikt, jo es negribu iet mājās. Nāc, tev parādīšu. Labi. Atveras durvis uz tumšu pagrabu. Ne, tas ir tā kā Chocolate Factory. Tātad pirmajā stāvā mums ir labierīcības, virtuve un aktu zāle. Aktu zāle. Nāc, iesim uz otro stāvu. Ak, Dievs, kāpēc aktu zāle sauc par aktu zāli? Jā. Tas ir jājautā tam podkāstu vadītājiem nākamajiem jaunajiem. Tā ir pirmā sērija. Tāpēc, ka tur notiek daudz akti. Īsnībā mums ir tradīcija, kad pirmais jautājums, ko mēs uzdodam podkāstā, mēs bišķi novirzījāmies, ir par ko jūs šodien esat pateicīgi? Es esmu pateicīgs par Pārsliņu, ka viņa ir jauks mīļš uzsurīts, un pateicīgs Omītei, ka viņa viņu paņems tagad. Kāpēc paņems? Kas notiek? Tāpēc, ka es pametu šo valsti uz atvaļinājumu. Un tad Pārsli izrādās nemāk sev iebērt ēst. Ko? Ko es noskaidroju iepriekšējā ceļojumā. Viņa gandrīz nomira, jo es viņai saku, te ir barība, te ir ūdens, šitā tas notiek. Es atnāku, atbrauc pēc 8 dienām, viņi guļ tā kā knapi mēla motē, tā smagi elpo lēnām. Izrādās, viņi nemāk sev pabarot. Jā, viņi bija pārāk nokautrējusies, lai to pateikt uzreiz. Tāpēc vajag īstenībā domāt par tajiem kaķu barošanas automātiskajiem. Jā. Kur papildinās ūdens, papildinās barību. Jā, bet Rihard, tā ir lieliski ideja, tāpēc, ka viņi man prasa arī no rīta visu laiku. Jo Pārsli ir visdīvainākais kaķis, tāpēc, ka viņi nemodina Rihardu un Vanes, viņi nemodina savu saimnieku. Jo Rihardiņam vajag pagūvēt vēl, viņš gūjīs 11. Bet tā kā viņi zina, ka es ceļos 7:38, viņi jau tur 8 ir pie durvīm. Viņi attaisnīs vaļā, viņi stāv un skatās uz mani. Es mau! Bro, tev jāliek food me. Tāpēc tu nevari pabarot Pārsliņu, kamēr Rihards dodas atvaļinājumā. Jo tu heito viņu. Vispār es neheitoju Pārsliņu, bet es redzēju drausmīgu sapni par viņu tieši šonakt. Es redzēju sapni, kur Pārsliņu es viņu glaudīju. Rihards bija kaut kur blakus, un tad es paskatos, pēkšņi viņai ir tāda brūce pie kakla, un pa viņu nāk laukā viņas mīkstā barība tāda ar asinīm sajaukt kopā. Un man bija tāds, Pārsliņai kaut kas nav kārtībā, es paskatos, Rihards paskatos atpakaļ, un tur jau aptuveni viņas izmēra tas mīkstās barības ar asinīm, kumšķis ir iztecējis no viņas laukā, un man tāds, Rihard, mums jāved Pārsliņu pie vetārsta, un Rihardam bija tāds, es nezinu, tas uz baigi dārgi. Viņa ir slima tāpat, un tas vetārs mums vienkārši būs jātais pārbaudas analīzes, tas būs ļoti dārgi. Jā, viņš nepateiks neko, ko mēs jau neredzam. Jā, ko mēs jau nezinām, tāpēc mēs vienkārši pagaidām pa lielam un skatāmies, un tad viņi tā kā nomira, un tad mums vajadzēja viņu aprakt, kaut kur vest glabāt, jo mēs nevarējām vest pie vetārsta nodoto līķi uz dzīvnieku kapsētu, tāpēc, ka viņi tad zinātu, ka mēs neesam veduši viņu pie ārsta, un tas būtu iespējams pārkāpums. Līdz ar to mums vajadzēja pakluso braukt pie tavas omītes uz īpašumu, lai apraktu viņu, bet ārā ir spēlgons un ziema, līdz ar to zeme ir sasalusi. Tā ļoti grūti rakt. Garš sapnis. Tas viss notika aptuveni 15 sekundēs. Un man bija jārok, nopietni, man bija jārok tā zeme, un viņi sasalusi, un tad kaimiņi kaut ko ieraudz, un tā bija milzīga problēma. Viss tas. Es sāku domāt, varbūt kaut ko es tikko jaunu uzzināju, varbūt tā kā neurotiski normāliem cilvēkiem tie sapņi ilgākās stāsts, jo man būtu tas stāsts ar manām ADHD smadzenēm tā. Es skatos, viņai nāk tā mīkstā barībā, es pagriežos uz Rihards, pagriežos atpakaļ, tur liela bombonga, un es viņu sāku laizīt. Tā kā man tik bieži mainās sapnis, viņam ir tāds tur nekad nav tāds storylines. Varbūt tev ir ADHD sapņi. Jā, maybe. Es nekad nebiju par to tā arī domājis. Wow. Jums nav ADHD? Visiem ir, man liekas. Nē, man nav. Man varbūt ir neatklāts, bet es nezinu, kamēr nav diagnoze. Man arī nav diagnoze, bet man liekas, ka kaut kāds spektrs tiešām ir. Fun fact, jūs zinājāt, ka cilvēki atcerās sapņus tikai tajā brīdī, tad, kad viņi tiek pamodināti no tā sapņa. Ja tu netiec pamodināts no tā sapņa, tad viņi neatcerētos. Jo tu būtu miris. Jā. Es nesaprotu, ja tu netiec.
Ja tu netiec pamodināt, ja tu nekad nepamosties no šī sapņa. Tu jau visu laiku nesapņo, tev ir vairāk smiega fāzes. Nu labi. Bet ja es pats pamostos, tas ir tu centies pateikt, ja es pats pamostos, tad es neatceros sapni? Tad miegs notiek REM fāzē. Jā. Ir vairākas fāzes, ja tu pamosties citā fāzē, tad tu neatceries sapni. Vai arī tu ātri viņu aizmirsti. Ja tā REM fāze tāpēc ir beigusies. Tāpēc mēs aizmirstam tā kā bieži vien sapņus. Un ir tie, kuri vienkārši pamostās sapņa vidū, kad notiek, tad viņi atcerās tos sapņus. Žēl. Man ir bijuši tik labi sapņi, kurus neatceros. Kāds zina, ka viņi ir labi? Tu sajūti tāpēc, ka ir tā sajūta, jā, ka tu pamosties un tu zini, ka bija bāds tik labs sapnis, bet tu neatceries. Jā. Mans vectēvs vienmēr teica, kaut tik es nemirtu ziemā, jo zeme sasalus un grūti būs rakt to kapu. Es gribētu, lai mani kremē. Bet tāpat kaut kur tev pēc tam jāliek. Bet pēc tam to jau var pavasarī ienākt. Sagaidīt, jā. Nu, jā. Tas ir kā vakuma iepakots uzglabāšanai. Kaut kas līdzīgs. Bet ir profesionāļi, kas rok zemi, tāpēc norma. Jā, bet es nezinu, laikam, no man vectēva laikiem varbūt viņiem bija jāmaksā vairāk vai kā. Es nezinu, vai viņš raizējās par to. Varbūt kādam brālēnam bija jāroka. Droši vien, ne, nu jā, laukos jau bija jāroka, kas tur pašiem bija. Robert, par ko tu esi pateicīgs? Es esmu pateicīgs par pārsliņu. Pagaidi, es aizmirsīšu šo pēdējo lietu par nāvi. Bet nomira opis arī kādu laiku atpakaļ, ciltākā laikā. Un mēs baznīcā. Un mēs tagad nesīsim to zārku ārā. Pie baznīcas ir tieši tās, kā sauc to vietu, kapi. Jā. Un mācītājiem man jāliek tas krusts jātur pa priekšu, un es eju. Es nenesu to zārku, aiz manis ir mācītājs, un aiz mācītāja ir zārks ar visiem pāriem cilvēkiem. Mēs ejam tādā lielā dasā. Un mācītājs, es jautāju mācītājiem, kur ir caurums. Es jau nezinu, viņš tāds, tur būs izmestīs tās zīles vai čiekuri, kaut ko viņš teica. Tur būs izmests čiekuri. Es sāku iet iekšā kapos, tur nav nekas izmests. Un kapa ir liela. Man tāds, es pagriežos pret mācītājs, viņam saku, tur nav nekādi tie čiekuri. Un viņš tā nokritīja plecus. Es vienkārši gāju uz intuīciju. Tas sanāca? Jā. Labi, sorry. Robert, par ko tu esi pateicīgs? Jā, es esmu pateicīgs. Nē, es patiesībā esmu pateicīgs par pārsliņu. Nu, šorīt tas bija, tāpēc, ka man bija šis sapnis, un tad es pamodos, un viņi man prasīja ēst atkal, un viņi bija mīļi, un tad es novērtēju to, ka viņi vēl pagaidām ir dzīvi. Un, nu jā, un... Nē, kopumā es esmu pateicīgs arī par šo sniegaino ziemaino laiku un to, ka esmu vesels. Un man nav iesnis lielas. Tas ir diezgan labi. Pārsliņi ir ļoti jauks kaķis. Viņi ir. Viņi ļoti mīļš. Rihards, kurien brauks? Portugāli. I'm going to Portugal. Are you gonna surf? Nē, laikam es nemāku labi peldēt. Līdz ar to es to izlaidīšu. Es gribu, lai ceļojums ilgst ilgāk nekā tā viena peldēšanās reize. Varbūt pēdējā dienā. Bet, nē. Uz Portugāli. Nice. Sen neesmu nekur bijis. Esmu ļoti excited atslēgties, aizbraukt prom, atpūsties. Okay, mēs varam tagad iet uz nopietnu daļu? Jā, varam iet uz nopietnu daļu. Pagaidiet, bet pirms tam. Dāvanas, par ko tu esi pateicīgi, kamēr es tev pakoju ārā dāvanu, aiztais atslēt un neredz, ko es izvalku. Jā, bet pirms tam... Tev jāstāsta, par ko tu esi pateicīga. Es esmu pateicīga par to, ka jūs atnācāt ciemos, ka beidzot ir 1 gads, un es esmu izturējusi, un paldies Martai, ka viņa man palīdz visam šajā. Man ļoti patīk ārā laiks, esmu super pateicīga par to, un es vispār vienmēr, kad pamostos, esmu pateicīga. Esmu pateicīga par... Šis slapjums ir noticis. Es atvainojos, turpini. Man vēl par kaut ko jābūt pateicīga. Jā. Es esmu pateicīga, ka es varu mosties bez modinātāja. Es esmu pateicīga par torti. Un šodien ir torte, fikas, kokas, mums uzcepa torti. Un tur virsū ir mikrofons, Samsons. Es viņiem neprasīju, lai viņi man taisa Samsung mikrofonu, bet viņi uztaisīja Samsung mikrofonu. Un tas ir ļoti jauki. Ne, viņi gribēja mikrofonu taisīt. Nē, es gribēju. Un sanāca. Un man jābūt vēl pateicīga. Jā, vēl. Es vēl pateicīgāka. Kaut kas nokrīt. Starp tā nebija kūka. Viss kārtībā. Varat aizsācīt vaļā. Cik gaiši.
Tā, lūdzu, tās ir puķes. Okay. Tas Viņas ir jāiestāda? puķes. Viņas nav nekur jāiestāda. Tās ir puķes. Viņas šobrīd neizskatās skaisti, jo viņas vēl nav uzziedējušas. Bet ja man jāizvēlas puķis, kādas kādreiz cilvēkam dot, tad noteikti tās ir tās, kas stāvēs ilgāk un vēl iepriecinās. Viņas attīstīsies. Katru dienu tu redzēsi to procesu. Kamēr tagad tev iedot uzziedējušas, un tāpēc 3 dienām viņas būtu beigas. Šitan ir ar laiku tu viņus vēl vairāk novērtēsi. Bet tas vispār nav svarīgākais. Tas nav galvenais, ko mēs to gribējām dāvināt. Vispār nē. Tas ir sīkums. Jo mēs esam atraduši dāvanu, mēs domājam ilgi par tevi, ko tev dāvināt, ko tev vajadzētu, ko tu mīli, ko tu gribētu. Jā, ar ko tu identificējies? Kas ir? Kas ir tava identitāte? Mēs runājam arī ar bū. Jā, mēs tad jautājam bū. Jautājumies tavai mammai, mēs runājam ar visiem cilvēkiem tavā dzīvē, principā. Un to kaimiņiem, ar kādu laiku atpakaļ mēs runājam. Mēs sākām jau laicīgi. Un rezultātā mēs nonācām pie šīs vienas lietas, kas visvairāk simbolizē tevi. Bail. Nē, tev nav jābaidās. Apsveicam tev atkārtoti ar vienu gadu jubileju. Tu vari izpakot. Un stāsti vienkārši savas sajūtas uzreiz. Stāsti savas sajūtas vienkārši. Vienkārši. Kā tu jūties? Tas ir alkohols. Daudz laimes. Tas ir House of Riga Black Balsam, Black Cherry Premium. Kad es biju jaunas, šāds dzēru. No lūk. To arī mēs noskaidrojām no visiem cilvēkiem tavā dzīvē. Būtu noteikti šo ieteicu, ne? Jā, viņai bija tāds kokčiks. Ieva, man bija tāds vienkārši, es pat neteicu par dāvanu, man bija tāds Ieva Bitaniece, pirmā asociācija šāju vaļā. Viņai tāds kokčiks 15 grādi. 12 ir. Ja tas bija beidzies veikalā, sorry, mēs nedabūjām to dāvanu. Vai jūs gribat? Nē, paldies, es neceru. Es atstēsim tev. Cik gadus tu viņu glabāsi un kur? Jā, man bija tāds brīdis, kad es it kā bišķi dzēru, tā kā vienreiz, 2 reizes gadā, un tad bija pasākumi, kur tev dot kaut kāds alus pudeles, vai kāds atbrauc ciemos, atnes alkoholu, un vienkārši krājās leduskapī, un šogad izmetu vienkārši vairākus litrus alkoholu. Jo neviens, kas brauc pie manas ciemos, viņi nelieto alkoholu arī. Es pie tevis taču nedzeršu. Pats. Un tad beigās es izmetu ļoti daudz alkohola. Jo tu simbolizē to tekstu, tu esi tās, ar ko tu draudzējies. Laikam. Bet daudz pieklājības pēc nedzeru. Jo tu esi pieklājīga. Nevis dzer, bet nedzer. Arī tad tu esi pieklājīga. Tu labi ietekmē cilvēkus. Viņi respektē to, ka tu nedzer, un līdz ar to viņi arī nedzer. Pastīsies bišķi vēlāk. Tā. Es domāju, viņai patika, Robert. Man liekas, tīri pēc sejas izteiksmes, kas ir nedaudz saskāmusi, bet man liekas tā pozitīvā ziņā. Man liekas, tas ir no prieka. Viņa vienkārši atcerējās to garšu. Jā, tā ir tā garša, kas viņai sejā ir. Tāpēc. Labi, man prieks, ka mēs varam mēt tev. Jo dāvinām galvenais funkcija, kas viņām jāpild, ir pārsteigt. Jā. Es domāju, ka mēs tev pārsteigsim. Jā, jūs noteikti pārsteidzat. Nebija gaidījis. Paldies. Bet redz, tas jau nozīmē to, ka jūs man jau pazīstat. Jā. Tad nopietnā daļa. Es vēl tev gribēju uzdāvināt personīgi no manis šo sarkano magoni. Tāpēc, ka es viņa bija tavā kabatā, tur tava dibena. Es esmu pensionārs tagad uz 2 nedēļām, tāpēc es dāvinu tev pensionāru dāvanas. Paldies, kāpēc tu esi pensionārs? Tāpēc, ka es piedalos Svetbank pensiju eksperimentā. Es nedēļu dzīvoju savu potenciālo pensiju, valsts pensiju, un 2 nedēļu, ja es sāktu krāt 3. līmenim. Wow, ok. Cik tev tagad sanāk pensija? Bišķiņ pār 800 eiro. Ļoti labi. Wow. Jūs ir tagad bez 3. pensiju līmeņa. Tas ir bez 3. tā ir man projicētā pensija, kāda viņu ja tu visu laiku strādātu tā kā līdz šim? Aptuveni, jā. Un, jo man 36 gadi vēl līdz pensijai.
Bet tur ir jāņem vērā, ka 800 eiro pēc 36 gadiem nenopirks to pašu, ko šodien. Un tas ir pats interesantākais. Es arī tagad mācos par naudu, un šī te provizoriskā pensija, man liekas, tie būtu tā kā šobrīd 100 eiro. 800, kas ir pēc 30. Nav tik traki, aptuveni 36 gadi, aptuveni pusi pēc tāda standarta. Tas pusi samazinās vērtību pēc tāda standarta aprēķina. Roberts nebija viņš man aiz muguras te uzdāvināja magoni, tagad es liekos, ka es atpalieku dāvanās, es nebiju tam gatavs. Es nezinu, man jārakņējās Somā, vienīgā, kas man liek, man ir, sorry, pildspalvu. Man viņu vajag. Man viņu reāli vajag. Bet man nav cita nekā. Tāpēc daudz laimes. Tev jāņem dāvinām. Okay. Paldies. Es tev varu citu pildspalvu uzdāvināt. Nevis kārtībā. Es īstenībā jūtos vislabāk, jo jūs man atnesāt tieši neko. Piedod, Marta. Bet mēs ar tevi padējosim pēc podkāsta. Lepdens? Ar lep? Nē. Neko. Jo lepdens ir dejot priekš, vai ne? Dejot ar ne, cik klēpī. Jā, jā. Abi jau var dejot, bet viens klēpī dejo. Bet viens sēž vienkārši krāsā un neko nedara. Viņš vienkārši grūļojas. Jā, man nav liels pieredzes ar lepdens. Diemžēl. Bet es māku priecāties par citu dāvinām, tāpēc es novērtēju, ka jūs ieviestājāt. Tagad Dievs, tu piedod, Marta. Mums likās vienkārši, tu nebija sākumā pirmajā. Tev vēl nav gads. Jā, tev nav vēl gads. Labi, tad tiekamies nākošais gads. Taisnība. Viss ir gada taisnība, tev nav gads. Uzaicini mūs uz gada Martas. Ok, Marta izcepa keksiņus. Mēs vien nākamās lietas, ko Marta mums izdarīja, jo mēs vien neko neizdarījām. Pastāstim. Tie ir speciāli Robertam. Jā. Ko nekad neviens cits Robertam nedara. Keksiņus uzcep tev. Es ilgi domāju, un es nesapratu, un es nezināju, kā rīkoties, un pēc tam man parādījās ļoti liela empātija pret cilvēkiem, kuriem varbūt, es nezināju, ka tā var, un tas ir dārgi. Kas tieši? Diabēts? Jā. Tie keksiņi ir dārgi. Cik tu veltīgi esi parādā? Viņi ir dārgi. Nē, bet ne par to, ne par naudu. Man nauda iet un nauda nāk, un viss ir kārtībā. Vairāk iet izklausās. Un tā ir dāvans paiet garām. Bet nekas neienāk. Pat ne pildspalvu, ko varētu pārdot, atgūt kaut kā zaudēto keksiņos. Labi, es varu vienu pagaršot? Jā, lūdzu. Tas bija tas, ka jums ir testiņš jāuztaisa. Tu, Marta, pat pagaršoji? Jā. Ir normāli? Garšo pēc auzu pārslu putras. Man arī garšo auzu pārslu putru. Man arī garšo auzu pārslu putru. Bet tur ir labi. Es teikšu tā, priekš tā, ka tas ir bezcukura produkts. Kas ir tas skrimslis? Tas ciets skrimslis. Tā kā viss teikt. Kas tas ir? Rieksts. Gasīgi. Robert, turpinu. Jā, ir ļoti labi. Parasti ir ļoti grūti uztaisīt vispār bezcukuru produktus, kas garšo labi. Šī bija mana pirmā reize. Viņi visi tas garšo briesmīgi. Šis ir ļoti labi priekš kategorijas. Kas ir grūti kategorija. Ok, tad mēs pārslēdzamies uz to nopietnu. Man ir tehnisks dabas jautājumi. Labi. Grūtāk, ka tu biji uzreiz iebaži mutē. Es vienkārši tā izdzēru, arī savs viss ir. Tu vairāk nav kaniņā? Es paskatīšos. Tas tā nopietnā daļa. Mēs varam... Labi. Es vēl, ka netraucēju, kas pilnu muti runā. Tev beidzas. Es raudu.
Es ļoti apdrupušos. Es atvainojos. Viss kārtībā. Nē, bet neesmu nostabu. Te būs viss ar tajos drupačās jums dīvāni. Es esmu saules brilles īstenībā nolikt, tāpēc, ka nākotne ir tik spoža. Jā, tikai uz augšu viss. Es nevaru uzlikt. Kā tu uzliki? Jā. Fuck. Es nevaru. Tas ļoti sāpīgi. Kā jūs sagājāt kopā? Tas ir tas seksa podcasts. Šis ir sākums tam. Jums arī ir. Šitā mums vispār regulāri jautā, ne? Jā. Es vēl neesmu noslīpējuši atbildi. Mums nav. Jo man nav neviens draugs, ar ko man kādreiz jautā, kā es sagāju ar viņu kopā. Kurš tu gribi? Viņam piestāvēs ar sirsniņām. Es ņemšu šo. Ro, sirsniņām dod. Mēs caur improvizācijas teātru satikāmies. Rihards toreiz vāca staigā, viņš nebija manā grupiņā, es biju iesācēju grupiņā, viņš jau to bija darījis gadiem ilgi. Un viņš bija tas puisis, kurš iet apkārt pa grupiņām un savāc samaksu un liek Excel tabulā. Kasieris? Jā, ko es tagad saprotu, kas ir vissliktākais darbs Rihardam Sniegam, jo viņš ir iespējams visneorganizētākais cilvēks, ko es pazīstu, un uzturēt milzīgu Excel tabulu ar kaudz ierakstiem. Tā ir, jā. Tur bieži vien nevarēja saprast, tā kā ir. Ja tu pats nepiefiksēji, ka tu samaksā, nevarēsi citreiz saprast, tu esi samaksājis par to mēnesi, tu neesi, kas tur īsti notiek. Man viss bija šeit. Cik maksāja mēnesī? 50 eiro. Nē, es vēl sāku, bija 30. Inflācija. 30, es atceros, ka uz visām lapiņām 50, bet varbūt pacēlās. Vēlāk pacēlās, man liekas, jā. Un tad viņš man tur teica, man tur patīk tavu video YouTube, ko tu taisi, kaut ko tādu. Man bija tāds, tur Rihards Sniegs, viņš jau spēlēja īstās izrādēs, improvizācijas teātri, tur splendidā kaut ko un tā tālāk. Bet es viņu ignorēju, un tad kaut kad pamazām mēs sākam draudzēties. Sākāt dzīvot kopā. Man šeit atceros vienu lietu, ko tu parasti izlaidi. Pirmais randiņš mums bija. Viņš man uzaicināja uz kofiju, kaut ko viņš gribēja no manis. Es nezināju, bet pēc viņa iniciatīvas viņš man uzaicināja šo tikšanos kofijā. Tajā laikā viņš šeit vēl tajā aģentūrā strādāja kaut kas tāds. Un viņš man apsēdināja, un viņam laikam bija labāk. Tajā brīdī viņš bija sācis laikam domāt, ka viņš grib kaut ko taisīt. Es neatceros, par ko bija tā tikšanās. Par kaut kādu sitkomu situāciju, komēdijas scenārijas gribēju nofilmēt pilotu. Un tad viņš jautāja man, laikam, vai es gribētu būt daļa no tā tīri kā aktieris. Jā, viens no galvenajiem tēliem. Un tad arī tas vairs neturpinājās. Bet kaut kad... Es atkal iekrita depresija kaut kādā spirālē. Es vienkārši tā arī bija. Jā, tas nav joks. Tas nav joks. Tāpēc arī saku, tas, ka viņš bija man uzaicinājis tikšanos, nozīmē, ka viņš bija depresijā. Viņš iznāca no depresijas, sāka kaut ko mazliet darīt. Kur uzaicināja mani, satiekamies, atkal iekrīt depresijā, viņš pazūd. Kā jūs sākāt dzīvot kopā? Tur man šeit es biju iniciators. Es biju ar kaut kādā, es neatceros, vecerīgā kaut kas ar televīziju skaisti saistīts. Es atceros, ka tur ir Ruģis Solte. Un es starpbrīdis un zvanu Robertam un saku, ka laikam vajag dzīvot kopā. Jā, man bija tas labi. Jā, mums vajag. Jā, mums vajag. Tāpēc, ka mums jau bija tā, mēs abi vispār bijām diezgan depresīvā tādā posmā dzīvē, būsim godīgi, to arī Richard. Jā, mēs principā, kāpēc tā stratēģija bija arī dzīvot kopā, bija... Jo mēs jau pāris iepriekšējos gadus bijām pavadījuši, principā, ejot... Gandrīz katru dienu viens pie otru uz mājām, vai es gāju pie Riharda, vai viņš pie manis. Un mēs mēģinājām palīdzēt viens otram saņemties un kaut ko darīt. Jā, tīri profesionāli balstīt, pacelt kaut kādā ziņā, ka tu vari... Ja, piemēram, Robertam regulāri bija, kā es jūtos, kas viņam dažreiz palīdz ar aizejot pie viņa, viņš varbūt sliktākā periodā, sliktākā vietā, viņš guļ gultā. Viņš neko negrib darīt. Tā kā depresijas iemesls. Jā, ir jau 2 dienām. Un jau ir nedēļa. Vai 2 nedēļas pagājušas. Un man vienkārši aizēja pie viņa un velku viņu ārā. Vai cenšos viņam pacelties, likt kaut ko darīt, vai domāt, es nezinu. Iziet ārā pastaigāties. Un man liekas, tas būtu daudz vieglāk attiecīgi arī no viņa puses mani, ja mēs vienkārši dzīvotu kopā.
Tas varētu, ka jūs viens otru esat izglābuši. Nu, tāds bija mērķis, jā. Mums bija vienkārši līdzīgi mērķi. Līdzīgas intereses un līdzīgi mērķi un līdzīga problēma. Es patiesībā par šo nebiju nekad īsti tā domājis līdz šim brīdim. Jā. Tagad, kad tu to tā noformulē, atskatoties to, to pagātni, kas notika, es vienkārši nebiju īsti nekad tā pieskāries tam tā, redzējis to no malas. Bet laikam jā, kaut kādā ziņā. Jūs esat ļoti forši. Paldies. Un jā, jūsu dzīvoklis ir praktiski arī jūsu studija. Jā. Punkts. Es vienkārši gribēju, lai visi to zina. Un tur ir baigi forši, tur ir interesanti, tur katrs stūrīts ir interesants. Un jautājums īstenībā bija par konfliktu situācijām. Kā jūs risināt savas konfliktu situācijas? Un šeit tas arī ļoti attīstījies. Viņš mainījies ļoti. Viņš ir es? Kas tad? Viņš ir es vai viņš kā mēs risinām konfliktus? Nē, kā mēs arī konfliktējam, laikam ejot. Jā. Man šķiet, ka Roberts, es varu pateikt par Roberts, man šķiet, ka Roberts ir ļoti audzis. Man šķiet, ka, piemēram, no viņa puses baigais people pleasers bijis un joprojām esmu kaut kādā ziņā. Un ar Robertu viņam ir sliktākā periodā, viņam zūd pacietība un tā kā viņš ir vienīgais bērns arī. Starp citu. Nē, viņš varēja būt ļoti nejauks. Nevis pret pasauli, bet pret, piemēram, tevi. Un tad bija kaut kāda uzplaiksnījuma ik pa laikam. Un reāli tā ir tik ļoti vēsture kaut kādā ziņā. Man šeit, ja tur agrāk bija uz jautājumu zīmes, vai kā tur būs, vai tam līdzīgi, bet man šeit tāds Roberts ir baigi pieaudzis tēvs, kurš ļoti emocionāli inteliģents, un viņš paņem bērniņu aiz rociņām un saka, kā tu jūties, drauciņ? Kā tu jūties? Nu, tas ir tā un tā, jā, lai dārā. Bet, nu jā, līdz ar to man šeit tas ļoti ietekmēja to, kā mēs arī nākotnē konfliktējam. Jā, paldies, Rihard, ka tu izturēji visas tās reizes, kad es biju neciešams. Viss kārtībā. Bet jā, kad es biju depresijā agrāk, es biju droši vien ievērojami neciešams, ko es pat varbūt neredzēju īsti līdz galam. Nu, tāpēc, ka tu esi tik tev, viss ir tik sūdīgi, tev tā kā, tu pat nepamani, kā tas šļakstās apkārt, droši vien. Bet, nu jā, piedod, Rihard, jo Rihards arī ir ļoti jūtīgs. Ļoti jūtīgs. Un to mēs arī nesen par to runājām, ka tu gribi par to mammu tad pateikt? Vai es nezinu, es varu pastāstīt, jā. Nu, man, piemēram, mammai bija salīdzinoši mājās nervos. Es vismaz to tā esmu iztulkojis. Es gribēju vienkārši par to situāciju, ka tu runāji ar savu stāstību par savu dzīvi. Nē, to tu vari stāstīt vai nē. Nē, es gribēju vienkārši tavu mazo anekdoti. Kuru? Par to, ka tava mamma... Tu sēdēji... Kādā situācijā es tik iepašos? Piedod. Es sāku stāstīt par savu mammu. Es vienkārši par to, ka tu sēdēji ar savu mammu virtuvē pie galda nesen. Un jūs spēlējat kaut kādu spēli, un viņai bija jāsaka pirmais, kā viņa tevi raksturotu. Jā, ok. Un viņa pateica, pirmā lieta, ko viņa pateica, bija jūtīgs. Ka tu esi jūtīgs. Un ka tev bija tas tāds, hei, mam, nedaudz tāds pārsteigums. Jā, man likās, ka viņi man teiks kaut kādu komplimentu, jo viņai uz apiņas tā kā jāraksturo mans, viņas dēls, tas es esmu, un tad viņš saka jūtīgs, man tāds, tu varēji pateikt jebko, kādu komplimentu, tā ir pirmā lieta, ko tu pasaki, jo viņai nebija daudz lietas jāsaka. Līdz ar to tas aizņem ļoti daudz tāpu, viņa teica jūtīgs, un man bija tāds. Triggeroja? Es vienkārši gaidīju kādu komplimentu. Jo, piemēram, man arī mamma ir diezgan nervoza, un es zinu, kā to sajūtu, ka mājās laika tāds uzvilkts, un tev bez mums vajag people pleasot mammu, tikai lai būtu miers mājās. Un, ja man pateikt, ka es esmu kaut kāds jūtīgi uz to, un būtu tāds, bļā. Jā, bet, nu, Rihards, tu padomāji par to, un tad
tā ir. Un tā, laikam, ir. Es arī esmu ļoti jūtīgs. Es arī man kādreiz to kāds teica, kaut kad bija draudzīgs. Man bija tāds, ka es neesmu jūtīgs. Ko tas nozīmē vispār, un vai tas vispār slikti? Jā, man liekas, tas ir labi. Es gribētu būt mazāk jūtīgs. Ne, es negribu būt tik viegli ievainojams. Jā, droši vien jūtīgs cilvēks ir vieglāk aizvainot. Viņš vieglāk provocē. Tas ir tas, kas man nepatīk. Ja kāds gribētu man tā kā palīdz zem ādas, dēļ tā, ka esmu jūtīgs, es varu tikai izlikties, ka viņš netiek man zem ādas, bet viņam nevajag. Tur nevajag. Nekādu. Tur pietiek, ka trulli priekšmetu. Viņš tā kā ir zem man ādas. Viņš paņem mīksto mantiņu, viņš ir zem man ādas. Apmēram tā. Man ir tā, ka man šeit dažreiz es neesmu diezko jūtīgs uz kaut kādām lietām, un citreiz es esmu ļoti jūtīgs. Nu, Un kā tas strādā? Tas ir tie triggeri. Tie ir tie triggeri, varbūt tu vienkārši pats par sevi neesi jūtīgs, bet tu neesi atrisinājis konkrētas lietas savā dzīvē. Un tie ir tie sāpīgie uzpampumi, uz kuriem uzspiež. Un tad tu esi jūtīgs. Protams, ja tev rēti ir vaļā, un tev viņā tur... Bet vai tu pats par sevi esi jūtīgs? Vai tas ir slikti? Man šeit ir labi būt jūtīgam. Es esmu droši vien. Piemēram, bet tā nav man rēta, ja kāds, piemēram, apvaino manu mammu. Kā nav tava? Tā ir tava mamma. Nē, jā, es neesmu jūtīgs. Piemēram, Čārlis man saka, ka tava mamma ir pī. Es esmu jūtīgs, es aizvainošos, un pat ja tas ir joks, es vairāk aizvainošos. Un viņam gribēšu izsist seju. Uz tevi strādā mammas joki? Vai nevajadzēja likam to? Tie nav mammas joki. Nē, tieši nestrādā. Nē, tie ir mammas joki. Tie ir mammas joki? Jā. Nu, jebkas ar tavu mammu ir mammas joks, jā. Mammas nevajag aiztikt. Nu, man tā ir liekas, jā. Jā. Ja nu vienīgi tu negribi kauties ar to cilvēku, varbūt tad ar mammas aiztikt. Kā ir vispār vīriešiem? Jums patīk kauties? Ļoti labs jautājums šeit. Man nepatīk kauties. Bet gribēs? Es arī neesmu kāvies nekad. Es domāju, ka kopumā, man nepatīk kauties tikai tāpēc, ka esmu nekompetents šajā sfērā, sejas sfērā, lauciņā. Un tāpēc man liekas, ka es esmu tāds pret to vardarbību vairāk. Un vienkārši, ja es būtu spēcīgāks un kompetentāks vardarbībā, tad man patiktu vardarbība. Godīgi sakot. Tā man liekas. Jā. Vienmēr jau var uztrenēties. Un Rihards ir daudz kompetentāks vardarbībā. Man nepatīk kauties pa īstam, bet man patīk daudzīties. Jā, no bērnības man bija vecāka māsa, un viss, ko mēs darījām, mums bija tāda spēle līdz bučai. Mīļākā spēle bērnībā. Daudz foršāk par paslēpēm, fiškām vai hokeju pagalmā. Kā notiek līdz bučai? Varbūt kāds klausītājs arī grib savu māsu uzspēlēt. Tad es šodien neizdomāju, tā ir īsta spēle. Man vienkārši bija kaut kāds 5 gadi, kad mēs sākām to spēlēt, viņai bija 9. Viņa bija daudz lielāka un stiprāka. Tad viens noguļās gultā uz lāpstiņām, un otrs uzsēžas virsū. Iztēlosimies, ka es esmu uz lāpstiņām, un tad man māsa uzsēžas virsū. Un tad, kas ir jāizdara, ir otrs jānobučo uz sejas, pirms viņš tevi nobučo uz sejas. Bet prikals ir tāds, ja tu vienkārši iesi un lieksies un mēģinās viņu nobučot, viņš paies pa kreisi, ātri izvairīsies un nobučos tev uz vaiga. Līdz ar to, kas notiek beigās, tu to cilvēku tā kā mēģini saspringzināt un noturēt vienā vietā. Bieži vien tu esi pieris, viņus pielīmējis tā kā pie grīdas, un tu tā kā pagriez viņu uz sānu un tu tā nobučo viņu uz vaiga. Tur baigā cīņa bija. Bet, jā, kurš pirmais nobučo, tas dabū punktu un tad mainās pozām. Diezgan vardarbīga mīlestības izpausme. Jā. Un tāpēc Rihards arī, kā viņa mīlestības izpausme ir kaušanās. Vispār šis daudz ko paskaidroja, jo tas nekad nebija dzirdējis par šo spēli. Jo Rihards citreiz viņš grib wrestlot un kauties, un viņš neapskaujas. Es esmu mankijs. Man patīk cilvēku parautais kājas nomest zemē, dabūt viņa muguru un tad pamazām tā kā viņš augst, līdz viņš padodas. Wrestlings. Tu biji boksa akadēmijā, vai ne? Es biju boksa akadēmijā, jā. Rihards arī ir gājis Brazīļu jiu-jitsu kādu laiciņu. Jā, BJJ. Kur ir vārtīšanās. Bet kauties man šeit ļoti noderīgi, tīpaši esmu apzagts bērnībā 3 reizes. Tad tu zini, cik ļoti arī no bērnības kājas bija diezgan bailīgs. Es skatījos uz vienmēr uz tām lielajām zivīm un jutos nedroši par savu dzīvi. Piemēram, ko dāmas saka, un ir dzirdēts mēdījos par to daudz runājumu, cik ļoti viņas jūtas nedroši. Tā ir visa man bērnība. Ļoti labi varu sajust to.
Un man ir forši, es esmu vīrietis, kaut kādā ziņā pieaugot, man ir iespēja par sevi pastāvēt un lielākajai daļai būt stiprākam par lielāku daļu, kaut kas tam līdzīgs. Protams, ir kaut kādi, un es negribu tās konfrontācijas, bet ik pa laikam Latvijā ir pilns ar idiotiem un visur ir pilns ar idiotiem. Ir situācijas, kad var uznākt kaut kāds cilvēks, kurš grib vienkārši skauties vai kaut ko nejaukt darīt. Un tad ir patīkami sajūta, ka tu zini, kā aizstāvēt sevi vai savus tuvākos. Jā, arī ik pa laikam. Jums arī tāds rajons, ne? Stabu iela. Nedoksies mums. Nē, tur ir droši. Jā, ir. Vienkārši tagad es augu Stabu un netālu no Avotu ielas. No 90. gados. Agrāk tur bija vairs jau nav tik tas. Tagad tur ir policijas iecirknis. Jā, arī. Bet Kādreiz arī. Vai tas kaut ko ietekmē? Es nezinu, bet kādreiz pa Avotu ielu es nedrīkstēju iet, un ja es gāju, tad man ļoti ātri vajadzēja iet. Mēs nezinām, mēs esam stabils otrā galā. Nesaku, tu esi. Nedukso būs. Bet jā. Jā, vēl jautājumi par vardarbību. Ko vēl sievietes grib zināt? Mēs esam pirmais vīrieši. Mums vispār ir daudz jautājumu parasti, bet viņas viss nevar izsaka. Man ir. Kauties ir forši. Jā. Kauties ir forši. Pa draugam. Okay. Man bija arī, es savu dzimšanas dienu gribēju svinēt tādā riktīgi vīrišķīgā lietā, jo dažreiz šeit meitenes arī ir svinējušas to sievišķīgi, un tas man šeit populārāk, ka meitenes savāc kopā un dara meiteņu lietas. Tas, ka džeki savāc un dara džeku lietas, varbūt tas ir tikai makšķerēt. Varētu kaut kādu spēlēt sportu. Jā, kaut kas tāds. Es nezinu, kas tas ir, bet vai jums ir labs veļas mazgājums līdz, vai tas šampuns ļoti labi kaut kas smaržo? Būs jānāk ar dagunu jāost, kas tas ir tieši. Noteikti tas nav veļas pulvers. Mums ir problēmas ar veļas mašīnu, viņai kaut kas tur nav pareizi. Viņi vienkārši ļoti nav tīrīti 5 gadus. Jā, tas varētu būt viens no iemesliem. Vai jūs joprojām pieņemat drēbes ar ziedojumiem? Mēs pieņemam drēbes, jā. Joprojām nav pirmais ziedojums drēbes bijis. Nebija? Vēl nav bijis. Nav, ok. Gaidiet paciņu. Tātad, kā var jums atsūtīt? Jāuzraksta vienkārši DMs. Jā, bet tad jau mēs sarunāsim. Un tad mēs sarunāsim satikties. Jā, vai atsūtīt, kur jāatsūt. Jā. No Omniem. Nevajag kaut kādu Omniju, tas nebūtu viegli. Jā, bet mēs neteiksim, vienkārši, lai uzrakstīt to DM, jā. Jā, uzrakstīt tātad, kas, par ko mēs vēl runājam, lai cilvēki saprot? Es neatceros. Tu neatceries, par ko mēs runājam? Par ko? Nē. Tātad tā ideja jums... Es gribēju Džeku, es gribēju savu dzimšanas dienu nosvinēt. Tā ideja jums bija, ka jūs katru reizi vēlaties izskatīties citādāk jūsu podkastos, tāpēc jūs gaidiet, ka jūs cilvēki sūtīs drēbes. Mēs pabeidzām par to sportu? Jā, un tad tās drēbes, ko mums atsūtīs, tās mums ir obligāti jāvelk podkastā virsū. Vai jūs viņus pieņemat tāpēc? Mēs pieņemam, bet neviens nesūta. Un mans sodīts vairs nav ko uzvilkt. Es visu esmu vilcis jau. Jā, viss ir. Vai man drēbes atkārtojās? Es neesmu kā Kardashiana. Mēs pabeidzām par to sportu? Nē, mums vēl... Es gribēju par dzimšanas dienu pateikt. Es vienkārši biju nolēmis savu dzimšanas dienu svinēt riktīgi vīrišķīgi. Kā mēs aiziesim pie tāda vintage box trenera. Kurš to slodzi iedod pārāk daudz, jo viņš tā vecā paudze. Zini, tev ir jānodzen tas zirgs, tad viņš būs labs, nevis viņam vajag muskuļiem atpūsties. Līdz ar to, ka viņš mums riktīgi nodzen, un tad beigās vienkārši vakarā tusiņā mēs nevis sēžam bārā un dzeram, bet mēs kāpjam ringā un vienkārši kaujamies viens ar otru. Bet tāds sparings draudzīgais. Man visi draugi ir tādi pusī, ka viņi dzirdēja šo ideju, un viņiem nevienam bija tāds, that's cool, let's do it. Visiem bija tāds, es nezinu, man ir muguras problēmas. Tā kā jāsitim viens otram, man bija tāds. Tu domāji, ka viņi mīkstēja? Bet īstenībā mūsdienās ir tā kā problēma ar cilvēku fizisko sagatavotību un kustību. Tiemžēl. Tā ir taisnība. Viens no 4 cilvēkiem nav pietiekami fiziski sagatavots šajā telpā. Jā. Es runāju par sevi. Es nesapratām. Es arī neesmu pietiekami. Cik ir pietiekami tev prāt? Tu izskaties diezgan fit. Paldies. Viņa ir jauna. Jā, tāpēc. Laikam tas.
Es atkārtošu 100 reizi, viņi ir Gen Z pārstāvi šī podkastā. Cik tev ir gadiņi? Kurš gads tu esi? Gadiņi. Cik jūs man dotu vispirms sākumā sāksim? Es tev došu dzimšanas gadu. Nu, saki. Es izdomāju, bet sagaidīšu, līdz viņš izdomā, jo citādi viņš tur pielāgosies. Nu labi, man jāsaka tad dzimšanas gads, vai es varu teikt Ranger vecumu? Es teikšu 4. Pagaidi! Ko tu dari? Ko? Kuru tu dzimšanas gadu teiksi? Nē. Vienkārši cik viņa gadi? Nu labi, saki. 14 līdz 18. Paldies. Balstoties uz iepriekšējo sarunu. Jo viņi grib jauniešu centru atvērt, lai viņai ir kur iet. Ok. Gen Z. Tas ir smart thinking. Labi, es domāju, cik gados es uzzināju par cukurdiabētu. Tā. Es pēc tā rēķināšu. Tā kaut kad vēlāk. Kad es robu. Tā es teikšu, viņai jaunāka nekā 27. Tagad es teikšu 20. Labi, es godīgi. Gads. Es gribēju teikt 21. Bet es teicu, pirmais 21. Paldies, es esmu 2000. gadā dzimis, man 23 gadi pilni, paldies. 2000. gadā, jūs dzirdat? Jā. Stilīgi, ne? 2000. Es atceros, ka es svinēju tavu dzimšanas dienu. Es arī. Paldies, cik jauki. Jokera klubā. Tas ir 1. janvārs, ja būtu. Jā. Es vēl nebiju piedzimusi. Jā, viņa citādā gada strādā. Jautājums var? Vai mēs varam iet tālāk? Jā. Super. Es domāju, ka daudziem šis interesēs. Jūsu kreativitāte ir tik kruta un tik interesanta, un katru reizi, kad mēs skatos jūsu video, ir tāds, what the fuck, kā jūs to izdomājāt? Pastāstiet savu noslēpumu. Roberts? Narkotikas? Nē, nē. Visi vienmēr saka, ak, Dievs, tur narkotikas. Neviena, ak, Dievs, narkotikas, neko nedara. Jūs to esat... Nē, es nezinu, tas ir vienmēr grūts jautājums. Tas ir kā tu kaut ko izdomā. Tu vienkārši... Jūs tiešām vienkārši sēžat un izdomājat, kāds ir process? Jūs esat to attīstījuši, ka jums vienkārši tā kā sekundēs lido iekšā kaut kādas vienkārši fenomenālas, ģeniālas idejas, vai tas ir vienkārši jūs tādi esat? Nav visas idejas ģeniālas, droši vien. Lielākā daļa ideja ir tā. Jā. Arī stulbas idejas ir ģeniālas idejas. Jā, kā... Tāpēc, ka tas, kas nāk no jūsu mutes, bieži vien ir vienkārši tā kā, prātam neaptverami. Iespējams labākais kompliments, ko es esmu dzirdējis. Labi, es mēģināšu nodefinēt, kā tas ir ar mani. Jā, pagaid, mēs runājam tagad par ko tieši? Par vienkārši... Par idejām. Par idejām vai par procesu, lai uztaisītu video? Kā nokļūstat līdz idejām? Jā, līdz tam skečam, kā jūs nokļūstat. Kā jūs viņu filmējat, tas tā. Bet kā jūs līdz tam nokļūstat? Vai jums ir pasūtījumi, piemēram, ir kompānijas, saka, es gribu tādu, balstoties tādu filmu un blā, blā. Jā. Labi, man laikam idejas ir 2 faktori. Viens ir tas, ka noteikti man idejas ir nākušas vienmēr vairāk. Līdz ar to man ir kaut kāda frekvence piekļuve, kas nav parastiem cilvēkiem. Es pieļauju, ka tas saistīts ar ADHD. Bet arī tu daudz visu laiku mēģini uzzināt. Tev tā nav, ka tu visu laiku gribi kaut ko jaunu uzzināt, skatīties, lasīt? Nē, negluži. Nē, tu vienkārši eksistē un tev nāk idejas. Man interesē idejas, jā. Idejas ir mans adrenalīns. Dažreiz. Un es ļoti vizuāls cilvēks esmu, līdz ar to manas idejas vienmēr ir asociatīvi ar kaut kādu konceptu, kas ir vizuāls. Un laikam ejot, ka tu deji jau 7, 8, 10 gadus tajā improvizācijas teātrī, tu ļoti strādā pie tā, kā veidojas tēls, stāsts un vispārējais, un tas ļoti pastiprināja to ceļu, kā uztaisīt kaut ko, kas cilvēkam liekas interesants. Līdz ar to es teiktu, ka mēs esam tajā ne biznesā, bet mēs esam tur, kur vērtība ir uzmanībai. Liekas, tas ir tas, par ko mēs cīnāmies, kas ir uzmanība visu laiku. Un improvizācijas teātris, tātad tiem, kas kādreiz nav bijuši dzīvē, situācija. Cilvēki, kas kāpj uz skatuves, viņiem nav nekāda scenārija, viņiem nav nekā. Bet viņi spēlēs teātri. Ir cilvēki sanākuši skatīties, 100 cilvēki samaksājuši 12 eiro, lai redzētu. Ko tu pēc tagad jau 20? Tagad jau 20. Jā, un tad tev ir, tu esi trenējies, un cilvēkam liekas, ko tu tur var trenēties. Tur ļoti daudz ko var trenēties. Tieši šī jautājuma dēļ var visu kaut ko daudz trenēties. Un tad tu cīnies un ļoti daudz praksē iemācies, darot, krītot, sitoties. Kā
tu jūti visu laiku to publiku, tev ir ātrais feedbacks par to, kad viņi apklust, kad viņiem nebija interesanti, bija interesanti. Kur ir smiekli? Un tev visu laiku ir šis dati, ko tu nevienā grāmatā neizlasīsi. Tu vari kaut kādas tehnikas iemācīties, bet tomēr tos tika pieliekts praksē. Un tur ir lielākais procents, kāpēc ir tā dāvana, kas vienkārši ir, kad mans prāts jau viņam interesē tās lietas, un tad tas ir pastiprināts ar kaut kādu treniņu, muskulu smadzenēm, ko tu visu laiku esi pielietojis. Un tad beigās man vienkārši es varu apsēsties, ja man kādreiz riktīgi kaut kas jāizspiež, es varu dažreiz izspiest, un dažreiz tas ir daudz grūtāk. Bet kopumā man patīk būt radošam. Es domāju, ka es neesmu vēl to gan labi monetizējis, jo man ir tās idejas daudz vairāk, un arī kaut kāds nepa video vai skečiem, ko es gribētu kādreiz atrast veidu, kā to noformatēt, lai man kaut kas maksā par to naudu. Jo mūsdienās visi grib cilvēku uzmanību, un es neesmu, vai cilvēkiem nav nejausmas, ka šis Rihards Sniegs vai Roberts Silovs rīktīgi māk dabūt uzmanību. Lai arī kas tas ir, ko tu gribi, tad tam var pieiet visādi. Bet tas vēl nākotnē. Jā, Rihardam laikam vispār tā tagad klausoties, tā ir taisnība. Rihardam ir vairāk, man liekas, tas dabiskā ideja ģenerēšanas kaut kāda kapacitāte. Es bieži vien Rihards man saka, klausies, man ir šitāda ideja. Vai šo skeču, vai cik ātri viņš var izdomāt vienkārši idejas kaut kādiem skečiem, ja viņus vajag nopublicēt drīzumā. Tas ir fenomenāli. Un man liekas, man nav tādas kapacitātes. Viņš ir tiešām savant šādā ziņā. Viņam ir bišķiņ kaut kas dots no Dieva. Tādā, mans process, laikam, jo kādreiz es vairāk stragloju, ar idejām ir pa posmiem, kad nāk vairāk, kad nāk mazāk, bet kopumā, laikam, man tehnika ir ļoti vienkārši ir meklēt šīs idejas. Ja tu dzīvo dzīvi, un tev vajag, piemēram, man vajag, idejas, ja es tagad mēģinu idejas skečam, komēdijas skečam, kaut kādas idejas. Es domāju, man nekā nav. Tad es dzīvoju dzīvi, es eju ēst pusdienas, es atnāku uz šejieni, un ja man fonā visu laiku ir šis āķis izlikts, un es meklēju, kur ir kāda ideja skečam, tad iespējams tu kaut ko pasaki, un man tāds, tas var būt kaut kas, tā var būt rinda, tā var būt pirmais lines vai ne pirmais lines, pat kādam, vai tas man atgādina par kādu tēlu, vai es redzu kādu cilvēku uz ielas, vai principā, un tad, ja es esmu aktīvi viņas atgriežos un meklēju, tad, nepaies droši vien ne dienu, divas, kad man būs jau kaut kādas dažas idejas, un tad var izvēlēties no tām tādu cerīgāko, to, kur vairāk iedvesmo, viņu attīstīt, un tad jau tas ir vienkārši tāds galdnieka darbiņš, viņu eksekūtot, uzrakstīt, nopalēt, saprast, kas strādā, nestrādā. Visi varētu man pārdot šo pildspalvu. Jā. Kas ir tavi mērķi? Ko tu vēlies? Dzīvē? Mans mērķis dzīvē, ka tieši uzrakstīt grāmatu. Uzrakstīt grāmatu? Jā. Bet tas jau nav ar pildspalvu viņu rakstu. Bet zini, kas ir? Daudz rakstnieku raksta ar pildspalvu. Ar pildspalvu pirmā drafta, tas ir daudz personīgāk. Zini ko? Tev jau vajag arī nevis sākt ar grāmatu, bet tev vajag sākt ar idejām, vai ne? Ar piezīmēm. Tev vajag kaut ko, kā piefiksēt viņas ikdienas gaitā. Un, piemēram, ja tev būtu maza kladīte. Man nav. Un pildspalva. Mēs tev varam pārdot šādā pildspalvu. Tev ir gāzes balonīčs? Nē. Nav? Jo jebkurā brīdī cilvēkam var aiziet ciets, un viņš var izdomāt, sākt nogalināt visus, kas viņam ir apkārt. Un ja tev ir gāzes balonīčs, ir daudz vieglāk aizstāvēties, bet ja tev nav gāzes balonīčs, ko tu sitīsi viņam ar kladi? Nē.
pārāk mīksta. Bet pildspalvai ir labs tāds durklīts, ar ko tu vari viņam iedurt kaklā, un viņš tev liks mierā. Līdz ar to šis ir ļoti labs pašaizstāvēšanas tools, kā arī to ar viņu var pierakstīt, cikos iestājās nāve tam cilvēkam. Acī nebūtu jautrāk. Vai arī acī? Jā, redzi, tev pašai ir daudz ideju par šo. 250. Pārdots. Man ir viena ideja, ko mēs varam nodžudžot. Jo man patīk choreogrāfija, man patīk ļoti dejas, man vienmēr tas ir ļoti paticis. Es pats neesmu dejotājs, bet dažreiz es fantazēju par deju filmām vai īsfilmām, ko es domāju, es nākotnē arī izdarīšu, es uztaisīšu kādu filmiņu dejas, un tas viņu sūtīšu kaut kur kino uz balvām un dabūšu kaut kādu balviņu. Berlīna Film Festival. Jā, tur ir tieši tādas dance filmiņas arī, ja? Tad to es arī dabūšu kaut kādu no tām dāvanām. Tu gribi pirmo vai otro? Tu gribi jaunāko vai vecāko? Jaunāko. Labi, jaunākā. Tātad kadrs mums sākas ar to, ka ir liels sniega pārslas. Mēs redzam tādas baltas debesis, zilas, tāds mākonīšs. Tad, klasiskās vasaras, bet ar mākoņiem, gubu mākoņiem. Un liels sniega pārslas. Un kamera pamazām zūmojās mazliet ārā, un mēs ieraugam cilvēku stāvam, viņa pakausi. Viņš ir ziemas jakā, un viņš skatās debesīs, tā kamera turpina zūmoties ārā, un mēs redzam arvien vairāk to cilvēku, līdz pienāk brīdis, ka mēs redzam, ka viņš ir viss. Un ko mēs redzam, viņš ir pašā kalna galā. Mēs redzam to cilvēku un tās debesis, un tā kamera sanāk visu laiku iet lejā pa kalnu. Un tajā brīdī, kad var redzēt pilno viņa ķermeni, viņš apgriežās lēnām apkārt, viņš spēr soli, viņš paklūp un sāk krist. Un viņš ir pašā kalna galā. Tad šīs 3 minūtes, kas ir profesionāls choreogrāfs, tas viss ir iestudēts plus mīnus, ir kaut kāds nejaušības mirklis, bet visa deja kopā, kas iet ar mūziku, ir cilvēks miedarbībā ar kritienu. Līdz ar to viņam ir enerģija visu laiku krītot, un viņš var to enerģiju pārvērst visādās kustībās un virzībās. Līdz ar to tā ir visa tā deju īsfilma, kas ilgst apmēram 3 minūtes 30 sekundes. Un tu, protams, tu vari pats iztēloties. Viņš krīt, viņš izstiep roku, viņš iekrīt kaut kā tā. Rodiumā jāfilmē. Un tam līdzīgi. Un man likās rīktīgi krūti, jo cilvēks, krītošs cilvēku ķermenis vienmēr licies interesants, vai to kādreiz kāds cilvēki jau speciāli savu met zemē. Bet, jā, tu man likās, šī dejas īsfilma, viņa būs smuka. Skaisti, lai tev izdodas realizēt šo. Paldies. Man liekas, labi ideja, man patīk. Ļoti. Es skatītos. Atceries sadarboties ar Ievu. Tu esi gatavs krist no kalna? Tas varbūt horeogrāfi. Jā. Okay. Es saku, ar rodiumā to var filmēt. Bet es negribu ar rādījumā. Es gribu, lai viņš īstenībā krīt. Loģiski. Tā kamera visu laiku iet uz laiku un iztēlojas cilvēku, kurš visu laiku krīt. Tu domā, nevis tā kā... Viņš veļās no kalna. Veļās no kalna, nevis krīt. Tā kā vienkārši... Jo man bija tāds, ka krīt. Man likās, ka tā kā kalnā viņš tā kā izkrīt. Viņš tā kā ripo lejā pa kalnu, bet viņš ripo kā choreogrāfs. Jūs iedomājies, ka parkūristi ir jāņem šitam ten. Man ir viens džeks jau padomā, viņš ir tāds salamanders, viņš sauc. Viņš tā ļoti tāds laikmetīgs puisis. Jā, šeit var mierīgi. Kur kalnu dabūt? Jā, tur ir kepka, jābrauc uz Gaiziņu. Gaiziņu jābrauc. Baigi variantu, mums tā bēdīgi. Uz Poliju jābrauc? Jā. Var Poliju. Vēl to Latvijas bibliotēku var arī pamēģināt. Uz jumta. Jā. Tas būtu stilīgi. Bet klausies, tev neliekas gan, ka... Andrei Ergļa dziesma Ripoja akmens lejā no kalna ir nedaudz jau novecojusi, lai taisītu viņai tagad choreogrāfijas video. Bāc, zini, jo man visu laiku nebija galvā tas audio tam vidikam. Ripoja akmens lejā no kalna, domāja, kā nu būs. Vai zemu kritīs, vai tālu ripos, vai saules smiltīs žūs, vai ceļš ar tās. Nav neviens, kas pajautā. Viņš tic, kā nekad nevajadzēs tā. Bet tikmēr turies kalna viņa klusē, dziļa upe projām skrien, un par to, ko zina, mēmi klusē vēl ar vienu.
Paldies. Nu, bija arī dziedāšana, kur Nice. Es centos gada epizodēm. Es ātri nopičošu vēl vienu. Un tu pasaki vienkārši, kurš dejas filmu lielāka iespēja dabūt balvu, jo man ir tik laiks, cik man ir, un tad labi, vienu ir vajag realizēt loģiski, vai ne? 2 cilvēki, jā. Viens puikā, viens meitene. Viņi iet pa ceļu, viens otram pretim. Tārbate, kura iela tev patīk? Kāda vecuma? Blaumeņa iela viņa bija iet. Abiem tāds, Tā kā pieaugušiem, vai? Nu, ne, 24 gadi tāds. Vai mēs varam iztēlēt? Ne, 23, tāds briedumā. Vīrsieva. Briedumā. Nepazīstami cilvēki, katrs savas darīšanas, viņi abi iet viens otram pretim, ja? Un tad viņi iet pa Bļaumanī ielu, vienā pusē, un viņi iet un katrs savā kaut kādu lietu telefonu dara, viens skatās debesīs, tipo Jugendstilu kaut ko tur pēta. Un tajā brīdī, kad viņi saprot, kā katram dzīvē mums arī tā ir gadījies, kad tu aizēji kādam cilvēkam, un tu atduries viņam pretī, un tad tu domā, iet pa labi man viņam apkārt vai pa kreisi. Un tad ir bijis vienreiz, katreiz mums visiem vienreiz dzīvē bieži šitās gadījums, ja? Kad tu ej pa labi, viņš arī no savas puses iet pa kreisi, jūs abi tā kā ziet sāru. Klausies, te ir sākas tā filma pati, ja? Vošim, viņi tā kā, ir tā situācija, tā puses meitene, viņi pasās acīs, viņam tāds, pasmaida, un viņi tiek iet, un abi vienu sānu, un viņam tāds, tad viņi tā kā uz otru sānu atkal saskan. Un tad vienā tajā brīdī tagad tāds pa labi, pa kreisi, pa labi. Un viņiem tāds, wow, te kaut kas ir. Un tajā brīdī tas tā kā, ok, šīreiz nevajag, es iešu tur. Un tajā brīdī, kad tas čalis to saka, viņš saka, es iešu tur, viņš rāda to pirkstu, ja? Viņš uztaisa caur muguru pagriezienu pa 360. Viņš saka, rīktīgi sneaky move. Un ķipa iets, bet tā meitene identiski tieši to pašu tajā brīdī un tā bum! Un atdurās atkal. Un tajā brīdī vairs nav neviena vārda. Spēles noteikumi ir skaidrs. Viņi mēģina viens otram tikt garām, bet viņi nihuja nevar. Jo viņi abi dara visu laiku vienu un to pašu. Viņi ir magnēti. Un viņi vienkārši 3 minūtes mēģina viens otram tikt garām un visu laiku atdurās. Un vienā brīdī viņi tiek garām, un viņiem tāds, wow, tavu numuru palūktu. Vai tev patīk Bermuda 2 stūris? Man nepatīk Bermuda 2 stūris, nepārāk, ne. Kura dziesma tev ienāca prātā? Nē, viņš vienkārši runā tā kā viņi. Tur bija es uz brīdi nobijos, vai tur bija dažādības. Kaut kāda dziesma varētu. Jā. Kura izfilma uzvarētu, kurai lielākies? Pirmai, otru es esmu redzējis. Otru es redzēju. Tā ir tās idejas ir visur. Kur tu esi? Es varu paskatīties, kā viņi ir īstenoti. Es mēģināšu atcerēties. Labi, paldies. Visticamāk svaipojot, bet es mēģināšu. Jā, tad vēl mazākas cerības. You never know. Bet viņi nebija 3 minūtes čisti. Tu vari tā kā attīstīt. Yeah. Viņi var bez mazai palidot gaisā un gaisā dejot vēl. Vai tur arī bija profesionāli horeogrāfi, vai viņiem bija tāds vienkārši? Horeogrāfi. Tas bija šeit reklāma kaut kāda Apple vai kaut kas varbūt vai Samsung. Tādu piķi būtu dabūjis. Nu vēls. Man šeit, kad bija Apple reklāma, kad pirmoreiz parādījās AirPodi. Zini, bet es palīdzu tagad atrast vismaz to video. Es pačakošu. Bija kaut kas līdzīgs. Mums katrs viesis atstāja jautājumu. Nākamajam viesim mums vēl tāda feature. Es neesmu redzējis to jautājumu. Neredzu. Es atceros, kas mums Es uzreiz pasaku, ka es džadžošu to cilvēku. Es nezinu, kas tas bija, bet es viņu džadžošu pēc viņa jautājumu. Džadžēlašu? Džadžēlašs? Vai vientulība tevi nemulsina? Vai tu izbaudi to? Normāls cilvēks, man viņš patīk. Normi jautājums. Normāli, Džilis normāli uzdod vienmēr. Tā jau ir. Es sāku rotaļāties ar šo tēmu vairāk. Man tas bija etaps, un es tā kā lielākā daļa masas ļoti baidījos no klusuma. Piemēram, kā cilvēks var aiziet viens pats uz kino? Easy. Jā, jums tas ir easy, bet es runāju par masu. Jo es noteikti biju un esmu joprojām lielā daļā masa. Mans bija ļoti grūti. Man bija, ja lietas pavadīt vienu laiku, loģiski es to darīju, bet es nedomāju, ka kaut kāda randiņa vai aktivitātes varētu būt kaut kas tāds izklaidējošs. Es domāju, kāda jēga man redzēt, piemēram, pasaules brīnumu, ja es redzu to viens. Man tā kā, man nav ar ko dalīties. Man ir vienalga.
Bet ir tā, jo es biju Eirotripā, man pietrūka kāds. Dalīties. Un tā man vienmēr ir bijis arī uz bāru. Kāpēc lai es iet viens? Tā kā man vajag draugus, ar ko iet. Un tad bija kaut kāds periods, kad es sāku testēt to ūdeni. Es sāku likt to pēdiņu iekšā un bija tāds labs aiziešu uz bāru viens pats. Un tad sāku iet uz tehno pasākumiem viens pats. Un sāku laiku vairāk pavadīt, ejot uzsēt, nesarunājot draugus. Un sāku darīt to viens pats un sāku embraceot un izjust vai mācīties sajust to sajūtu, kad kā tas ir būt ļoti, ļoti vienam. Jā, un tas ir kaut kas baisi bija agrāk. Bet tas ir vairs nav tik baisi. Viens citu cilvēku. Tā kā. Man šķiet, ka tas vēl vairāk vientuļi padara. Ja tu esi viens, piemēram, mežā, tu jūties mazāk tu jūties vairāk viens pats, nekā tu esi festivālā viens pats. Jo tev ir čudži un muģi cilvēki apkārt, un viņi visi ir grupiņās vai duetos un tam līdzīgi, un tu esi tur viens, man šeit tā sajūta vientuļāk. Vientuļāk, jā. Varbūt nevis vienpatības, bet vientuļums. Es to tā saprotu, es to jautājumu tieši par vientulību sapratu. Jā. Man ir tā, ka es kopumā man patīk būt vienam, un es daudz laika tā patīk pavadīt, bet tās pārdomas, kas man radās... Bieži vien tas laiks, kurā es esmu viens, es tāpat neesmu gluži viens pats ar savām domām. Un, piemēram, ja es klausos podkastus daudz, vienmēr kāds ir manā ausī. Ja es sēžu telefonā bieži vien, un es domāju par to, cik no tā laika, ko mēs pavadām it kā vieni, it kā paši ar sevi, patiesībā tas nav nemaz laiks vienatnē nekādā veidā. Tas ir laiks, ko mēs esam ar citiem cilvēkiem caur ekrānu, un mēs neesam ar viņiem tieši. Bet mēs īsti neesam ne ar vienu kopā, bet mēs neesam arī vieni paši. Un tad citreiz, kad es esmu pieradis būt tajā ritmā, kur varbūt es pavadu daudz laika viens, bet kāds vienmēr runā manā ausī, vai es kaut ko lasu, pat grāmatu, vai es kaut ko skatos, un tad es mēģinu noņemt to sev. Tad ir bailīgi. Ir pretestība. Ir tas grūtais brīdis, jo tu pa īstam neesi bijis viens. Tu esi vienmēr bijis distracted. Tu esi bijis, tā uzmanība ir kaut kur novirzīta, bet kad tu esi pa īstam viens pats, šajā telpā bez nekādas stimulācijas. Tas ir for real būt vienam. Un tas ir forši, bet tas ir forši tajā brīdī, kad tu pierodi un nomierinies, bet tas pārējais posms ir bailīgs un prāts grib kaut ko atrast, kaut kam pieķerties, lai nepaliktu vienatnē ar sevi. Uzliksim nākamo sēriju Ievas Bitnieces podkastam. Neēdīsim vienkārši šīs kūciņas klusumā vien paši. Rihard, tu man pirms 1,5 mēneša uzrakstīji ziņu, lai es tev atgādinu, lai tu man uzdod jautājumu. Tas cerējies. Man pierakstīts. Ļoti ilgi viņai tas ir pierakstīts. Es gribēju pajautāt, vai, piemēram, tu kaut ko dari, dejo vai, nezinu, esi arhitekts, un tev ir kaut kāds cilvēks, kas tev patīk, ko viņš tā kā dara. Vai, un tu kaut ko gribētu kādreiz kopā sadarīt, vai kaut kas tam līdzīgs, un tu kautrējies rakstīt. Un mans jautājums bija, vai to darīt kādreiz? Ko darīt šādās situācijās? Vai rakstīt tam cilvēkam, vai tā kā nerakstīt? Šī ir tik aktuāla tēma šobrīd, jo es apņēmos 2024. gadā rakstīt visiem pohujā. Tad ir man apņemšanās. Man ir viens paziņa, tāds Juris, es ceru, ka viņu dabūšu arī uz podcastu. Viņš taisa Hollywoods filmu deju, tā kā latvietis, un viņš brauc kontaktus meklēt uz Ņujorku. Viņam nav baigais plāns, viņš zina, ka būs Ņujorkā. Un viņš vienkārši iet un iepazīstās ar cilvēkiem. Viņš vienkārši uzraksta kādam, hei, mēs varētu gan ar latviešiem, gan ar amerikāņiem. Viņš ticis tik daudz Broadways izrādēm. Tad dabūjis kontaktus, viss bija tajās mājās, un es vienkārši skatos tajos storijas, domāju, kāpēc es to nedarītu? Jo kāda starpība vienkārši pajautāt, jo kas sliktākais var notikt. Un tad es apņēmos, ka es braukšu uz Londonu, rakstīšu visādiem tur podcasteriem, paskatīties, kā Londonā šī sfēra strādā un vienkārši redzēt, kā tas notiek. Un Amerikā es gribu taisīt podcastu Latviešu Amerikā. Cits nosaukums, bet intervēt
tos latviešus, kas dzīvo Amerikā. Un tad es vienkārši mēģināšu to darīt, tāpēc fuck yeah! Tur uz vietas? Jo viņiem var piezvanīt no šejienes. Bet es braukšu uz turieni. Tas ir daudz foršāk. Bet zini, kas ir ar amerikāņiem? Viņiem ļoti patīk dalīties. Līdz ar to, ja mums būs podkāsts, viņi man arī aizvedīs kaut kur. Viņi kaut ko parādīs. Vienmēr būs tā kā papildus, ka es pieredzēšu. Tur ir, piemēram, dzīvot nedēļu pie tā cilvēka, ar ko tev ir podkāsts. Oh my God, tas būtu tik ļoti. Un tad 7. dienā jums ir vienkārši podkāsts. Yeah. Jūs jau esat ledu salauzuši. Tev jau ir kaut kāda informācija, par ko tu gribi parunāt. Tu zini, kāds ir tas cilvēks. Vai arī jūs esat jau izbasījuši viens otram maksimāli. Vēl labāka epizode. Vēl labāka epizode. Tā kā, jā, no, piemēram, Losandželosā ir daudzi, kas īstenībā strādā lielās filmās, lielos seriālos latvieši, kur varētu tikt iekšā. Pačakot, kas tur notiek. Tas būtu forši. Vai ne? Un man bail ir, es vēl neesmu to izdarījis un jautājis, bet es gribu to darīt. Un arī, piemēram, šī podkāsta ierakstīšana, aicināt cilvēkus, man ļoti bailīgi aicināt daudzus cilvēkus. Kāpēc ir bail? Pastāstīja man lūdzu par to sajūtu. Kāpēc cilvēks, ja es esmu cits planētietis, viņš tā kā klausās, kāpēc viņš nesaprot, kāpēc, lai būtu aizķer vispār? Pirmais man ir tā, es nezinu, es cits planētietis to saprastu, ka es esmu nepietiekama, ka es neesmu tā vērta. Es esmu mazāka par viņiem, un kāpēc viņi vispār gribētu nākt. Un es neesmu pietiekami profesionāli, un es neesmu tā kā ar žurnālistikas izglītību, un es pat vēl mācos visu šo. Un, jā. Tu jūties nekompetenti. Arī labs vārds. Un ja viņš tev neatbildēs, tas tev vēl vairāk apstiprinās to sajūtu. Tas jā, un ir vēl trakāk, kad piekrīt un tad noignorē. Tad jau saceries un tev beigās sāp. Jā. Tu esi jūtīgi. Bišķi. Bet mans jautājums ir, man liekas, ka tur ir divas tās sajūtas, vai tavu tekstu var interpretēt divos veidos. Ir nekompetents sajūta, tu jūties nekompetent šajā sfērā, tieši podkāstēšanā. Un otra ir, ka tu jūties nepietiekama vai neesi tā vērta vispār. Tā vispārīgi. Gan. Vai tu jūti abas šos? Jā. Tad... Es arī savā profesionālā sfērā, kuras esmu profesionāli, jūtos arī nepietiekama. Imposter syndrome vēl tāds. Jā. Vārtiņš. Bet, jā. Visiem jau ir kaut kādā ziņā imposter syndrome. Man vienkārši, laikam, vienā brīdī, kad es taisīju kaut kādus žurnālistiskos sižetus Baltijas mediju izcilības centram un tur, kas gāja tur Latvijas LSM kanālos un sabiedriskajā medijā. Un es vienkārši kaut ko uztaisu tādu žurnālistisku materiālu. Es neesmu žurnālists, man nav izglītības un tā tālāk. Es vienkārši esmu sakarīgs cilvēks, kas māk daudz domāt. Un es viņu uztaisu, es parādu savu priekšniecību, un tur tas jā, ok. Un tad viņš tiek palaists, un man liekas, neviens nepārbauda. Man darba, bet tā strādā pasaule. Patiesībā neviens neko nerūpīja īpaši. Cilvēki ir tiešām taustās. Atcerieties, ka mēs bijām maziņi, domājam, ka pieaugušie ir gudri? Jā. Vai viņi vismaz saprot, kas notiek, bet pa lielam daudzās lietās, kur man ir bijusi tā spēja pabūt, ka tev liekas, šie cilvēki dara lielu budžetu lietu vai sarežģītu lietu vai tā joprojām. Ja viņiem ir kaut kādas prasmes un zināšanas un kompetences, kas ir iegūta pieredzes laikā, bet bieži vien viņi tāpat vienkārši taustās un vienkārši pieņem lēmumus, balstoties uz to savu saprašanu tajā brīdī, kas ir vienkārši common sense saprašana, kur piemīt tev un man un daudziem cilvēkiem. Līdz ar to it's all a bunch of imposters. Imposters. Un arī cik bieži, kad ir kaut kāda varbūt cilvēki publiskajā sfērā, kas ir tavi kaut kādi varoņi un elki, un kas liekas, cik ir gudri šie cilvēki. Un tad viņi fucking izdara kaut ko stulbu, vai viņiem ir stulbs viedoklis. Tā ir, jā.
cik bieži tas ir noticis. Un mēs bieži vien lecam no viena grāvi otrā, kur viņš ir mūsu varonis, un tagad mēs viņu ienīstam, un tas viss bija ķipa fake vai kaut kā tā, bet patiesībā tas vienkārši bija tāds pats cilvēks kā tu, kurš vienkārši taustījās, un arī viņš bija, viņam sanāk kaut kas, un citas lietas, citi viedokļi ir galīgi garām. Kā mums visiem? Tāpēc cancel kultūra nestrādā. Anyways. Mums svecīti jāiededzina tortē. Torte. Dedzinām. Jāpiezīmē, ka šī torte, kas ir šeit šobrīd ekrānā redzama, viņa ir custom made. Tā nav nekāda rimīta kūka. Tur ir mikrofons, tur ir tas ir īsts mikrofons. Tas ir īsts mikrofons. Es gribētu, lai ir īsts mikrofons tortē, un tad uz nākamo gadu es gribu, lai ir īsts mikrofons, un tad tu visu podkāstu runā tortē. Tur vajag kaut kādu tehnoloģiju attīstīt, bet iespaidīgi. Jā. Es tādas kūkas esmu redzējis tikai filmās. Jā, es neesmu nekad tādu dzīvo redzējis. filmā. Nopūtas, what's you? Redzēt, viņa Samsung mikrofonu uztaisīja. Es viņai pat neprasīju. Tas ir reāli, tas ir 1-1. Vienkārši jānoņem šits nost. Jā. Vai Nē, es viņam prasīju mikrofonu, bet es neprasīju tieši Samsung. Tu nesūtīji viņam modeli. Okay. Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks. Visi būšam, ne? Urā! 1, 2, 1, tu teici? Es nezinu. Bet mēs to ēdīsim, un paldies, ka jūs atnācāt. Es jau laicīgi atvados. Un, jūs gribat kaut ko interesantu pateikt? Jā, es gribu šautauts visiem, kam bija bērnībā jāsadzīvo brāļām un māsām tajā brīdī, kad tu pūti svecīt. Viņš nopūta vai sāka raudāt, jo tev ir dzimšanas diena, un tu nopūti svecītas, un viņš sāka raudāt, un visi par viņu, bet lai tev ir dzimšanas diena. Un tad viss šitais čakars vai ne ar to pūst, jo visi grib pūst svecītas. Nepūt manas svecītas manā dzimšanas dienā. Un punkts. Tas ir vienīgais, ko es gribēju pateikt. Un vēl pēdējā lieta, kamēr tu griez, es tev to jautājumu par to jautāšanu. Es nesen uzrakstīju vienam cilvēkam. Viņš sauc Gundars Magone. Jā. Es zinu, ka tu viņu zini. Jā. Es viņiem rakstīju. Es domāju, rakstīt, nerakstīt, es uzrakstīju. Viņš man atstāja uz sīnu. Briesmonis. Šausmas Gundars. Viņš man atstāja uz sīnu. Motherfucker. Viņa gada mani. Un zini, kas ir pats ironiskākais? Viņš bija mums podkāstā, un viņš stāstīja par šīm sadarbībām. Viņš tas jau bija sen. Viņš stāstīja par sadarbību. Viņam ir daudz sadarbības ar ārzemēm. Kā dabūt tā sadarbības ar? Jā, vienkārši jāraksta, un tu tur nebaidīties teikt, nē. Viņš vienkārši aizsūta video, kā viņš taisa video, un tad viņiem tajiem cilvēkiem patīk, kā viņš taisa video, un tad viņš taisa video tajiem cilvēkiem. Nē, ļoti pareizi arī dara. Tāpēc jau viņam rakstīja, man patīk kādas video. Viņš taisa man tāds, šis puisis māk nospiest rekordu un samontēt. Ļoti labi. Bet jā. Tu uzrakst vēlreiz, viņš vienkārši ļoti aizņemts. Nē, viss man pietika. Man tāds, viņš manā Hollywoods filmā būs skatītājs. Viņam neripos virs. Viņš pazaudēja 5 miljonus. Tas dejotājs no kalna. Iedomājieties, ja Hollywoods filmu varētu nofilmēt 5 miljoniem. Nē, tas ir tikai Gundara. Viņa alga. Viņa alga 5 miljoni, viņš pakāsis. Es gribēju pateikt šautautu visiem no Purčika. Minskās, Rimi Minska, jā, šautauts Rimi Minska, šautauts tam atrakciju parkam, kas tur ik pa laikam atbrauc pie Rimi Minskas, pie tirgus. Šautauts manai poliklīnikai. Valeo. Ars, nē, kā viņš sauc. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Daudz laimes jums. Paldies, ka Paldies, uzaicinājāt. Marta. Paldies, Ieva. Jā. Paldies, Roberts. Paldies, Rihard. Balstīts uz patiesiem. Kur jūs atklausās? Kur jūs? YouTube? YouTube, Spotify, balstīts uz patiesiem Apple notikumiem. podcast nav?
Nē, mums nav savienots, tāpēc tur jātaisa tas konts ir, un tas vienkārši pārāk slinkums liels man to darīt ir. Rihards vispār neņems ar tām lietām. Nē, tev vajag, lai Apple podkastos pievienots, tur vajag viņu pievienot caur to Apple podcasts, to vietu. Jā. Tas aizņem 2 minūtes. Jā. Anyways, tas nav izdarīts, tāpēc vienkārši klausieties Spotify vai YouTube. Urā!